Ir viena slimība, kas skar lielāko daļu pārdevējus. Ļoti, ļoti izplatīta slimība. 90% no pārdevējiem ar viņu slimo. Patiesībā, un viņi arī ir ļoti, ļoti lipīgi. Bieži vien kolektīvos viņi izplatās nenormālā ātrumā. Jūs zināt, kas ir šī slimība? Šo slimību sauc par telefobiju. Telefobija ir bailes no runāšanas pa telefonu, bailes no zvanīšanas. Patiesībā šī slimība ir ne tikai pārdevējiem, bet arī ļoti izteikti sāk izplatīties cilvēku vidū vispār mūsdienās, līdz ar čatu ienākšanu un vispārējo telefobija ir vairāk un vairāk pielipusi ļoti daudziem cilvēkiem. Lūk, kāpēc pārdevējiem šī slimība traucē pārdot? Jo, ja man būtu grūti iedomāties kaut kādu lietu, kas man kaitina vairāk pārdošanā, kā tas, kad cilvēks tā vietā, lai zvanītu potenciālajam klientam, vienkārši nosūta e-pastu. Es iedošu piemēru no savas ikdienas. Šobrīd vadot gandrīz 500 cilvēku komandu uzņēmumā Revolution, mēs pārdodam business un first class avio biļetes amerikāņiem. Ja? Ir cilvēki mums zvana, viņi meklē avio biļetes, mēs aģents atrod piedāvājumu, viņš noprezentē, tur klients saka, labi, super, pārliecināsimies, ka mēs tiešām lidojam, ja tur no sērijas turieniet, parunāšu ar sievu, super, sazvanamies rītā. Nākošajā dienā aģents nevis pazvana klientam, bet nosūta e-pastu. Hei, vai sanāca sarunāt, parunāt ar sievu? Ja? Šis man padara traku. Es jums pateikšu godīgi, man padara traku, jo neviens e-pasts, neviens čats, nekas no tā nebūs nekad tik efektīvs un tik labs kā saruna ar dzīvu saruna ar cilvēku. Ja? Tāpēc atceramies, e-pastu sūtīšana nav pārdošana, čatošana nav pārdošana. Ja tu strādā pārdošanā, tev ir jāiemācās pacelt šis te aparāts un zvanīt klientiem. Ir jārunā, jo pārdošana ir komunikācija. Un tikai komunicējot verbāli, mutiski, tu vari nodot informāciju pareizi. E-pastā, čatā, ja tu raksti, nevar dzirdēt nec toni, nec intonāciju, kā tu to pasaki, neko. Kas vēl ir ar e-pastiem? Pirmkārt, viņus var neizlasīt, viņus var aiziet spamā, viņus var izlasīt, bet neatbildēt, viņus var vienkārši palaist garām. Ar čatiem tieši tas pats. Jūs čatu var izlasīt, var neizlasīt, viņu var izlasīt un neatbildēt, viņu var atbildēt vienkārši nepaldies un tā tālāk. Ja? Kad mēs sūtam kaut ko rakstiski, mums nav nekādas kontrolas par to, kas notiks. Pilnīgi nekādas. Mēs sēžam un ceram. Mēs negribam būt tādā pozīcijā pārdošanā. Tāpēc zvanīšana un runāšana ir vienīgais efektīvais komunikācijas veids, lai arī cik ļoti šobrīd pasaule virzās uz čatiem un visu pārējo, ja tu strādā pārdošanā, ir jāņem un jāzvan. Ja tu baidies zvanīt, diemžēl man tev ir sliktas ziņas, nu tev pārdošana īsti nav vietas, jo tā ir neizbēgama, vienkārši neatņemama pārdošanas sastāvdaļa. Lūk, un kad mēs zvanam, ja, zvanot, mēs varam kontrolēt pilnīgi visu. Mēs varam kontrolēt to, kā mēs prezentējam produktu, kādus uzsvarus mēs uzliekam, uz ko mēs pievēršam uzmanību. Un kad klients kaut ko saka, mēs saņemam īstu un momentālu atgriezenisko saiti, mēs uzreiz dzirdam viņu tonalitātei, vai viņam kaut kas patika vai nepatika. Ja? Pat viņš saka, jā, izklausās labi, ja? Tas nebija labi. Ja viņš šādi pasaka, mēs sakam uzreiz, jā, neizklausies 100% pārliecināts, droši saka man, ja? Kas ir pa vainu? Un visu mēs varam dzīvi, normāli komunicēt un dabūt atgriezenisko saiti, pielāgot piedāvājumu, palīdzēt pieņemt lēmumu. Tā ir pārdošana. Draugi mīļie, nevis e-pastu sūtīšana un čatiņu sūtīšana. Hei, vai saņēmāt mums piedāvājumu? Klik, delete. Ja? Tātad vienīgais efektīvais komunikācijas veids ir zvanīšana, jo tad tikai mēs kontrolējam to, mēs kontrolējam visu. Mēs varam dabūt atgriezenisko saiti, pieslīpēt, palīdzēt un tam līdzīgi. Aizmirstiet par e-pastiem un WhatsAppiem. Lūdzu. Un, ja jūs gribat iemācīties pārdot labāk, vairāk, efektīvāk, links ir aprakstā, pievienoties pārdošanas apmācību platformai. Vienīgā vieta Latvijā, kur tur mācīties pārdošanu no mājām, neizejot no mājām, vienkārši kļūt labāks pārdošanā. Tiekamies, draugi. Čau!